vai tu esi investējis naudu reklāmās, un tās nav strādājuši tik labi, cik vēlējies? Vai arī investējis daudz stundas organiskajā mārketingā, tur postojot, liekot stāstus un tā tālāk, un tas tāpat nav nesis pietiekuši daudz jaunus klientus? Vai arī esi investējis kaudzi naudas jaunā mājaslapā vai uzņēmuma infrastruktūrā, bet tas tāpat nav radis vēlamos rezultātus. Un tev ir apnicis iegūt tikai darījumus un klientus no ieteikumiem vai vecajiem klientiem. Bet tavs mērķis ir izveidot paredzamu procesu, kā katru dienu tu spētu iegūt maksātspējīgus klientus. Tad super, tu esi īstajā vietā, bet klau, gribu lūgt tev mazu palīdzību. Ko es gribu? Es gribu, lai tu tagad pievērsi 100% savu uzmanību šim video. Jā, aizver durvis, aizver citus savus saites, nedara neko citu, kā tagad fokusējies. Varam tā lūdzu sarunāt? Jo, ja tu pievērsīs pilnu savu uzmanību, tas, ko es tev stāstīšu, pirmām kārtām, tev paliks atmiņā, otrām kārtām, tu varēsi izmantot to, un trešām kārtām, tas būs daudz vērtīgāk pavadīts tavs laiks, nekā vienkārši darot 10 lietas un klausoties šo video. Un es ticu, ka tas, ko tu uzzināsi nākošajās minūtēs, var tev dramatiski palīdzēt ar jaunu klientu piesaistīšanu, kā arī atvērt acis tam, kas ir iespējams mūsdienās tieši ar marketingu un pārdošanu, lai iegūtu jaunus klientus. Pēdējos 5 gadus esmu veltījis savu dzīvi padziļināti, pētot, eksperimentējot un strādājot ar šo problēmu. Kā iegūt vairāk klientus pakalpojumu biznesam. Šajā video tu uzzināsi 4 galvenos balstus, lai 2024. gadā tev būtu sistēma, kura paredzami ģenerē jaunus maksātspējīgus klientus, bez milzīgiem laika un enerģijas ieguldījumiem. Arī pat, ja tu vēlēsies, varēsi pieņemt darbā vairāk cilvēkus, lai tavs bizness kļūst par aktīvu, kas spēj ģenerēt reālu naudu ik mēnesi. Šie paši balsti šogad manā pakalpojumu biznesā ir palīdzējuši sasniegt vairāk nekā 100,000 eiro ik mēnesi un palīdzējuši piesaistīt no 33 līdz 69 jauniem klientiem ik mēnesi, kas iegādājās mūsu pakalpojumus. Es šo tev stāstu nevis, lai lielītos vai teiktu, paskaties manī, bet lai tevi iedvesmotu un demonstrētu, kas ir iespējams ar vienkāršu pakalpojumu biznesu, un lai tu redzētu, ka tas tiešām ir iespējams, jo rekur mēs to darām, rekur ir šie balsti, kas palīdz to izdarīt, un tu arī vari šos balstus izmantot arī sev. Pirms es tev parādu un demonstrēju šos balstus, es gribu īsi pastāstīt par savu stāstu, bet šis nebūs patīkams stāsts, bet, manuprāt, dos kontekstu tam, ko es tev pastāstīšu vēlāk. Līdz 21 gadu vecumam man nebija mērķis uzbūvēt uzņēmumu vai arī kaut ko vispār sasniegt savā dzīvē vai karjerā. Bija vienkārši puišelis no laukiem, kam patika videospēles, Starcrafts, meitenes, kuras tāpat viņām es neinteresēju. Man viņas interesēja, bet viņām es neinteresēju. Un sporta zāli, kur domāju, ja man būs muskuļi, tad jau meitenēm es patikšu. Un, protams, kā daudziem jauniešiem man bieži patika uzsist pa lampu, iedzert ar draugiem. Tad, 21 gadu vecumā, es aizbraucu uz Liepāju pie savu ļoti tuvu drauga Arta Daugina. Un viņam plauktā stāvēja zaļa grāmata. Es padomāju, kas tā par zaļo grāmatu? Es viņu tā paņēmu. Tās nosaukums bija ne tikai ar prātu no Kena Robinsona. Tā kā es gaidīju Arti, lai dotos uz bowlingu, mums bija sarunāts, ka mēs iesim uz bowlingu. Es paņēmu šo grāmatu un sāku lasīt. Un pēc pāris stundām atnāca Artis, bet es viņam teicu, vecīt, es negribu iet uz to bowlingu, man te jāturpina lasīt, es gribu lasīt. Es lasīju tad, kad man vajadzēja literatūrā kaut ko priekš stundām, un es lasīju pārsvarā Atlantā kopsavilkums, lai tur kaut ko palabotu, kaut ko uztaisītu, lai nodotu esejas. Un tad, līdz nākošās dienas beigām, es biju izlasījis šo grāmatu. Un man bija tāds milzīgs wow! Šis cilvēks ir veltījis 10 gadus, lai iegūtu zināšanas, ar kurām viņš dalījās, un es 6 līdz 8 stundu laikā esmu iegūšis šīs zināšanas, kaut vai maz daļu no viņa zināšanām. Tas man bija šoks, kā tas var notikt tik ātri, un tas radīja manī interesi pēc zināšanām, iededzot manī vēlmi kaut ko mācīties, jo iepriekš man nekas neinteresē. Es biju tipisks jaunietis, iespējams, kam nekas īsti neinteresē dzīvē. Un tad
Zini kā, es sāku ar citām grāmatām. Un tā viena no pirmajām grāmatām bija grāmatas par naudu. Tur kā būt bagātam, kā nopelnīt. Un tad es nonācu pie secinājuma, ka visiem veiksmīgiem cilvēkiem ir mērķi. Nu, tā kā vajag mērķus. Nu ko, ķeramies klāt. Salikt savus mērķus. Pirmais mērķis – pelnīt 1000 eiro mēnesī. Otrais mērķis – noskriet pusmaratonu. Trešais mērķis – izlasīt 50 grāmatas. Un zini kā, es tāds, jā, man vajag pastāstīt kādam. Es tāds, gribēju pastāstīt kādam. Man tur baigi daudz tuvu draugu nebija, bet es gāju pie savu tēta, lai pastāstītu savus mērķus. Un es tāds entuziasts viņam stāst. Un beigās, dēliņ, tu to nesasniegsi. Es pastos uz māti, klaus tēti. Es vēl joprojām atceros, kā tas man lika justies. Pēc tam, kad es atklāju, kad manam tēvam bija uzskats, ka cilvēki, kas runā par mērķiem, neko nesasniedz. Jo tā bija viņa realitāte, ar kuru viņš pats dzīvoja. Kuru pēc pāris gadiem esmu lauzis savam tēvam ar savu piemēru, kad viss kaut ko var. Bet tad, caur dusmām, caur asarām, es ķeros pie darba. Tajā gadā atradu darbu, sāku pelnīt virs 1000, noskrēju 42 km maratonu 3 stundās un 26 sekundēs un izlasīju ap 100 grāmatām, kuras jūs tikko redzējāt. Diezgan stilīgi, ne? Tad man interese virzījās uz uzņēmējdarbību. Sāku ar dažādām biznesa idejām, LED pārdošana, bebru cimdu pārdošana un 3D printēšanu. Pat piesaistīju grantus šīm idejām. Bet viņas visas izgāzās, jo es nespēju iegūt jaunus klientus un pārdot. Pēc 3 neveiksmēm un īstenībā daudzām arī citām neveiksmēm un daudzām grāmatām, kursiem, mentoriem, es sāku kaut ko saprast. Un arī šīs lietas, ko es sapratu, es attīstīju, un tagad šajā video es arī padalīšos par šīm 4 lielajiem balstiem, kas ir tev ļoti būtiski, lai piesaistītu vairāk jaunus klientus. Tad 2019. gadā dibināju uzņēmumu NJ Media, kur 4 gadu laikā esam uzbūvējuši spēcīgu komandu, palīdzējuši vairāk nekā 1600 uzņēmējiem, un arī diezgan stilīgi esam tikuši uz Forbes vāku, kas ir diezgan stilīgi, bet tas nav pats galvenais. Jo pats galvenais ir šis. Mēs palīdzējām Ivaram attīstīt savu autonomas biznesu, un vienā mēnesī viņš sasniedz rekordu 25 000 eiro mēnesī. Kā arī palīdzējām Annai, kas krāso matus, sasniegt vairāk nekā 5000 mēnesī ar saviem pakalpojumiem. Kā arī Egijai, kas daudz lika satura online, palīdzējām reāli pirmajā mēnesī nopelnīt 3,5 000 eiro. Vai arī Indrei, kurai palīdzējām aiziet no savu pamatdarba, uzsākt coaching biznesu un sasniegt 7,5 000 eiro mēnesī. Vai arī tādiem uzņēmumiem kā HK Chipperparts, kas pārdod šķeldotājus, palīdzējām iegūt 50 reālus klientus 90 dienās. Vai arī Dainim no Sovastone palīdzējām no 2 pasūtījumiem mēnesī tik līdz 30 pasūtījumiem mēnesī, kur viņš pārdod betonu lampas. Un, protams, mums ir simtiem reālu veiksmes stāstu ar cilvēkiem, kuriem esam palīdzējuši tikt nākšajā līmenī, iegūt vairāk klientus, sākt pelnīt vairāk un sasniegt savus mērķus. Vai mums ir bijuši arī klienti, kuri nesasniedz rezultātus? Atbilde ir jā, jo ja tu nestrādāsi, neko nedarīsi, tad neviens tev nevarēs palīdzēt. Bet tagad ķeramies klāt, un es tev demonstrēšu šos 4 balstus, ar kuru palīdzību tu vari sasniegt daudzreiz vairāk jaunus klientus. Pirmais – mārketinga mašīna, kura tev katru dienu nes jaunus, karstus, topošos klientus. Un šeit es tev parādīšu reālu piemēru, kur pēdējās 7 dienās esmu investējis 4,3 000 eiro šajā te mārketinga sistēmā. Nesatraucies, tu nevajag investēt 1000 eiro, lai tur piesaistītu klientus. Tas vienkārši mēs te arī piesaistam daudzus klientus mēnesī, tāpēc mums tās investīcijas ir bišķi lielākas. Bet es jau rādu savu piemēru. Reku jūs varat redzēt, katru dienu mums piesakās cilvēki. Šeit var redzēt, cik ir cilvēki pieteikušies pēdējās 7 dienās, un šeit ir, cik mums viens šāds te kontakts maksā. Un šis ir Eiropā. Un šie cilvēki redz šādu reklāmu, tad, kad viņi izlasa, var uzspiest uz linku vai uzspiest šeit Learn More. Viņi dodas uz šādu lapu, spiež Get Started, un viņi aizpilda šo formu – vārds, e-pasts, telefons, Instagram, Facebook. Un kā piemērs, vakar mēs ieguvām 23 šādus te kontaktus tieši tajā piedāvājumā, aizvakar 43 šādus te kontaktus, un kā piemērs, reku šeit ir viens cilvēks, kas vakar pieteicās, un viņam ir šodien tikšanās ar mūsu kolēģi, lai iespējams uzsākt ar mums darbu. Un mēs pat redzam, no kuras reklāmas šis cilvēks, no kuras auditorijas, un kur cilvēks redzēs reklāmu. Vai viņš redzēja viņu Googlē, vai Instagramā, vai Facebookā, vai mobilajā telefonā, vai datorā.
un mēs to visu redzam. Un šeit arī katram cilvēkam, šie 10, 20, 30 cilvēki dienā, kas pie mums piesakās, viņiem ir telefona numuri, e-pasti, viņu vārdu un bieži vien arī tas konkrēti, ar ko viņi nodarbojās. Un kā mazs piemērs, šeit ir mūsu rezultāti arī Latvijā, kur mēs piesaistam reāli cilvēks, kam interesē tieši mūsu pakalpojums, un jūs varat redzēt, maksa par vienu kontaktu ir no 1 eiro līdz 5 eiro, kur cilvēki piesakās, atstāja vārdu, e-pastu, telefonu. Tieši tāpat kā tieši tagad arī tu pieteicies un tu skaties šo video. Vai tu redzi, cik tas ir spēcīgi, ka tu katru dienu aizjūti uz darbu, tev stāv rinda ar 10, 5, 20 cilvēki, kas interesējās tieši par tavu pakalpojumu, kam ir vēlme iegādāties tavu pakalpojumu? Vai tu redzi, ka tieši tad tu varētu iegūt daudz vairāk jaunus klientus? Otrais balsts. Tev vajag seksīgu, neatvairāmu piedāvājumu, kurš uzrunā tieši tavu mērķa auditoriju. Kā piemērs, ja tu pārdotu arhitektūras pakalpojumu, bet reklamēsi iespēju iegūt Ferrari, tā kā loteriju. Tev būs ļoti daudz pieteikumu, ļoti daudz topošie klienti, viņi būs tonnām. Bet vai viņi pirks arhitektūras piedāvājumu tavu? Visticamāk, ka nē. Bet tāpēc tev vajag reāli seksīgu piedāvājumu, bet arī tādu, kurš ģenerēs reāli tieši mērķa auditoriju, kas reāli var iegādāties tavu pakalpojumu. Un tad mēs esam atklājuši tādu lietu, kā ir 2 kategorijas piedāvājumiem. Ir tieši piedāvājums un ir netieši piedāvājums. Un daudziem uzņēmumiem ar tieši piedāvājumu var nekas neizdoties, bet tieši ar netiešu piedāvājumu viss strādā uz urā un viss reāli notiek. Galvenā lieta, ko saprast, ir, ar kuru no tiem variantiem, kā mēs reklamējamies, mēs varam iegūt pēc iespējas lētāku, jaunu, maksātspējīgu klientu. Vai arī kurš no šiem piedāvājumiem visvairāk uzrunās mūsu mērķa auditoriju, kas mums nesīs vislielāko atdevi no jebkādām kampaņām, no jebkādām reklāmām. Un šis ir būtiski, ja tu esi iepriekš arī reklamējies un nekas nav izdevies, liela iespēja ir tas, ka tev nebija pirmām kārtām mārketinga sistēma pareizi uzstādīta, vai arī tavs piedāvājums nebija pietiekoši sulīgs, gards un interesants. Un, lai šo tu labāk atceries, uzdošu tev šādu jautājumu. Pieņemsim, tu esi kaut kur ārpus Rīgas dzīvojošs cilvēks. Un es tev pateikšu, Klau, Jāni vai Anna, man ir te pilnīgi jauns BMW X7 tikko no salona 2023. gada ar tām foršajām tādām taisnsturu lampiņām, vai labi izstāstīšu. Un es esmu gatavs tev šo BMW pārdot. Ir pilnīgi jauns, viss legāli, papīri, bet tas būs tikai 10,000 eiro. Pa 10,000. Viņš pilnīgi jauns. Veiklā tādu 120, 130 tūkstoši maksā tādu mašīnu tieši. Pilnīgi jauni. Varbūt no salona izbrauc, varbūt viņi maksā 70,000 un tā tālāk. Ja? Pilnīgi jauni. Un es tev uzdošu jautājumu. Mums vajag tā, ka nākošu nedēļu, otrdienu, tev ir jāatnāk ar šiem 10,000. Realitāte ir tāda, ka visticamāk 99% cilvēki atradīs naudu, nāks un tev dos naudu, lai dabūtu šo BMW, jo viņiem vērtība tajā, ko viņi pērk, ir daudz lielāka par cenu, kas ir jāmaksā. Un trešais balsts – sistematizēts datu pārskats. Tā kā gudrais Pīters Drakers, kas ir menedžmentā tāds ļoti zinošs cilvēks un vispasaulē atpazīts, ir teicis, tas, kas tiek mērīts, var tikt uzlabots. Un es zinu, tu domā, kādi dati, man tā nepatīk cipari. Jā, man viņi arī īsti nepatīk, man īpaši nepatīk nekāds tabuliņas, bet ir vajadzīgi pamat lietas, lai reāli augtu un lai reāli redzētu, kas notiek tavā uzņēmumā. Jo reāli nedara tas, ka tev mājaslapā atnāk cilvēki, aizpilda formu, un tad tev e-pastā atnāk, kur jauns cilvēks pieteicās, hei, viņš grib pirkt no tiem kaut ko. Tas viss ir vecais gadsimts, un tas noteikti nav visefektīvākais veids, kā to darīt. Un tagad ļauj man parādīt, kā es ieteiktu to darīt un kā arī mums tas viss izskatās. Pirmā lieta. Katru reizi, kad cilvēks pie mums piesakās, viņš iekrīt šādā te mums tā kā sistēmā, kas saucās Pipedrive, un es parādīšu vienu piemēru. Kur ir Arnis, kurš pieteicās šodien no rīta. Es redzu, no kurienes viņš pieteicās, kādu reklāmu viņš redzēja, no kādas vietas, kā piemēram Facebook rīlos viņš redzēja. Un man ir viņa e-pasts, vārds, telefons, un mums ir iespēja ar viņu sazināties un iespējams ieplānot ar viņu tikšanos, ja mēs ticēsim, ka varam viņam vispār palīdzēt. Un tad kā piemērs, šeit mums tāds gudrās tabulas, kur mēs redzam, kur pagājuši mēnesi mums ģenerējām 1600
70 pieteikumus, respektīvi cilvēks pieteicās pie mums. Mēs izteicām tikai 223 piedāvājumus, jo, kā jūs varat redzēt, daudz cilvēku, kas pieteicās, mēs pat neplānojam viņiem tikšanos dēļ tā, ka iespējams mēs viņiem nevaram palīdzēt, vai arī viņiem tas neinteresēja, vai vienkārši viņi interesējas kaut kādiem bezmaksas materiāliem. Un tad no šiem cilvēkiem mums ir apstiprināti 52 darījumi, kuru vērtība ir 207,000. Bet, protams, mēs tik daudz naudu neģenerējam no viņiem, jo dažreiz cilvēki maksā mums ar dalītiem maksājumiem un tur kaut kādi maksājuma plāni, jo ne visi uzreiz iegādājās visu pakalpojumu, jo iespējams viņiem nebija finanses pieejams uzreiz. Un tagad nākšais. Kā mēs sekojam līdz mārketingam? Ļoti vienkārši. Mums ir dažādas kampaņas, kas katru dienu mēs reklamējamies. Tagad, kad es filmēju šo video, ir 4. janvārs, jums rādu janvāra piemēru. Regu šeit piemērs, kur investējām 167 eiro, pieteikumi 39, tie ir līdz, tas ir tā kā pieteikumi, un maksas par pieteikumu 4 eiro. Vai arī šeit ir ārzemju piemērs, kur mēs investējam no 200 eiro dienā līdz 1000 eiro dienā, un reku var redzēt, ārzemēs šie pieteikumi ir dārgāki, bet atkal tur ir pirktspēja lielāka, tur ir iespējas atkal pārdot dārgāk, un tur ir atkal citi ieguvumi. Tāpat kā daudziem uzņēmējiem, kas vēlās kādreiz eksportēt savu pakalpojumu, daudz iespējas eksportā, bet atkal mārketings ir daudzreiz savādāks. Un tad pats galvenais, mēs investējam naudu, un cik mēs tajā dienā dabūjām atpakaļ, un mēs to sakam cash from ad spend, no nauda ienākusie tieši no reklāmām. Un tad mēs reāli sekojam līdz katru dienu, cik ir šī atšķirība. Jo mums jau interesē ieguldīt naudu, bet reāli gūt atdevi no tās naudas, lai mēs to varam darīt atkal un atkal un atkal. Un tad ir šī realitāte, ka tu vari investēt 100 eiro, iegūt varbūt 200, 300, varbūt pat 1000, vēl vairāk, un tad tas vienkārši tā arī strādā. Jo arī es, kad sāku savu biznesu, no sākuma investēju 200 eiro mēnesī, mēs taisījām tur 3, 4, 5 tūkstoši, tad 1000 mēnesi investēju reklāmās, tad jau taisīja 8, 9, 10, un tagad jau pēdējos mēnešus mēs investējam no 10 līdz 15 tūkstošiem, citreiz arī vēl vairāk, un mēs ģenerējam virs 100 tūkstošiem savā uzņēmumā. Un tas viss ir reāli iespējams, tas viss strādā, vienkārši ir jāredz šie te marketinga dati, lai vispār saprast, kas tur īsti notiek. Un tad kā piemērs, šī ir viena diena, kad mūsu kolēģi tiekās ar potenciāliem klientiem, kur viņiem vienkārši katru dienu tikšanās, un vidēji mēs novadam no 10 tikšanām līdz pat 25 tikšanām dienā ar potenciāliem klientiem, kas vēlas iegādāties mūsu pakalpojumus. Es nesaku, ka tev vajadzēs uzreiz vadīt tik daudz tikšanās, bet tas ir progress, līdz kuram tu tiksi, ja tu tiešām vēlies paredzam arvien vairāk jaunus klientus. Un dažreiz mums ir arī klienti, kur viņi pārdod bez tikšanās. Kā piemēram skaistumkopšanas pakalpojumi un dažādi citi vienkārši pakalpojumi, kur nav vajadzīgs tikšanās un nav vajadzīgs šis te pārdošanas process tāds. Un 4. balsts – mentors, kurš tev ir pieejams. Un kurš ir pāris soļus tev priekšā klientu piesaistē un uzņēmējdarbībā un var tevi novirzīt uz aktivitātēm, kuras reāli nesīs rezultāts un neradīs šo sajūtu, lai pelnītu vairāk, man vienkārši ir jāvēlt vairākas laiks, stundas, vai es jau tā strādāju 50, 60 stundas nedēļā, un man vienkārši nav vairs iespēja. Jo mēs varam visi lasīt grāmatas no miljonāriem vai cilvēkiem, kas vairs nav ar mums, vai arī skatīties YouTube video no dažādiem guru un domāt, ka viņi jums daudz palīdz, bet tad, kad tu esi tiešām blakus cilvēkam, vai ar viņu runā, vai arī viņš tev ir pieejams ik nedēļu, kur vari tu pastāstīt, kas tev notiek, kādi tavi izaicinājumi, un tas cilvēks var dot tev padomu vai virzienu, kur tev virzīties, lai ātrāk sasniegtu šos mērķus. Tas ir vienkārši game changers. Vismaz manā dzīvē tas ir nereāli man palīdzējis, jo tie cilvēki redz pāris soļus man uz priekšu un var man parādīt, kur man doties, kā man labāk iet, lai nepieļautu tās pašas kļūdas, kuras ticamāk viņi ir pieļaujuši arī savā biznesā vai dzīvē. Ja tu vēlies uzzināt vairāk un saņemt pielāgotu plānu no manas komandas, kuru tev pastāstīs un parādīs reāls piemērs, kur būs ļoti līdzīgi tavai industrijai, tam, ko tieši tu dari. Un tagad, ja tu vēlies spērt nākošo soli, es aicinu tevi izmantot šo iespēju. Mums ir pilnībā bez maksas iepazīšanās sesija, kuras laikā mēs tev palīdzēsim ar to, lai tu skaidri nodefinē savus mērķus, lai zinātu precīzi, ko tu vēlies. Tad mēs palīdzēsim tev saprast stratēģiju, kā tieši tev būtu labāk piesaistīt jaunus reāli klientus savam uzņēmumam vai arī idejai, kas tev ir. Kā arī demonstrēsim visticamāk piemērus no ļoti līdzīgiem uzņēmumiem vai arī pakalpojumu sniedzējiem, līdzīgi kā tev, ar kuriem jau esam strādājuši un palīdzējuši sasniegt pirmos klientus, pirmos darījumus, pirmos
rezultātus. Kā arī vienkārši iedosim idejas, lietas, kuras varbūt tu neesi iedomājies, kuras tev varētu vienkārši palīdzēt uzņēmējdarbībā. Un tagad zem šī video tev ir iespēja ieplānot šādu tikšanos ar manu komandu, lai mēs ar tevi jau sāktu iespējams darbus. Un tagad, kā mēs palīdzēsim, ja mēs sadarbosimies? Mēs palīdzam izdomāt seksīgu, neatvairām piedāvājumu tieši konkrēti tev. Mēs parādām un arī palīdzam izveidot reāls kampaņas. Mums ir 7 dažādi veidi, kā to darīt, kā iegūt reāli maksājušus klientus. Un mēs palīdzam izveidot šīs te reklāmas kampaņas sākotnēji, lai tev ģenerētu klientus. Un tad tev būs privāts cilvēks, kas ar tevi strādās pirmos 2 mēnešus, lai nodrošinātu to, ka tev ir rezultāti, labākie un ātri rezultāti. Kā arī tad mēs tev arī mācam visu šīs lietas. Jo mēs neesam reklāmas aģentūra, bet mēs vairāk fokusējamies konsultējot, kā arī uzvalkot rokas, ejot iekšā, raktuvēs, rokām, palīdzam tev arī problēmu situācijās. Un pie mums ir iespēja nākt, arī filmēt šādus video, reklāmas, taisīt reklāmas, mēs arī palīdzam, ja vajag uztaisīt. Un tev būs iespēja ar mani strādāt arī ik nedēļu, lai es varētu tev dot kaut kādu padomu, ieteikt kaut ko, kā arī mani speciālisti un mani kolēģi, kas ir vienkārši bombas saistībā ar marketingu, pārdošanu, piedāvājumu izstrādāšanu un dažādām citām tēmām. Un tad es tev aicinu, ir pienācis laiks rīkoties, tagad ir īstais laiks, šis video ir principā beidzies, un es gribu, lai tagad tu dodies zemāk, izvēlies datumu, izvēlies laiku, aizpild mazu anketu un ieplāno tikšanos klātienē vai arī Zoomā, kur mēs tiksimies jau pavisam drīz. Un kā parasti, stay sharp, stay sexy and stay hungry, un tiekamies jau pavisam drīz.